Mēs šovakar pievienojam vēl vienu ekspertu un viesi raidījumam. Tas ir Ahmeds Husai. Viņš ir politiskais konsultants, kurš pievienojas mums no Manamas, Bahreinā. Vienmēr prieks jūs redzēt pie mums, Ahmed. Es novērtēju jūsu viedokļus. Un vēlreiz, protams, solidaritāte no Izraēlas par visu, ko jūs un Bahreinas tauta esat pārdzīvojuši šī kara laikā. Šī stāsta galvenā doma šķita, vismaz pēc prezidenta Trumpa teiktā, bija tāda, ka Persijas līča valstis patiešām lūdz viņu atturēties no turpmākas uzbrukuma rīcības pret Irānu. Ziniet, mēs esam nedaudz apjukuši un domājam, cik tas ir precīzi un kāpēc tā būtu. Palīdziet mums to saprast. Labi. Es neesmu tik labs eksperts kā jūsu šodienas viesi, bet ļaujiet man izteikties uz brīdi. Es domāju, ka tas tiek saistīts ar tā saukto refleksīvo stratēģiju. Tas, manuprāt, tiek saistīts ar tā saukto, kā jau minēju, dimensiju stratēģiju, kas ir minēta, vai arī tā ir lēmumu pieņemšanas metode, kurā apzināti tiek izmantoti pretrunīgi signāli, adaptīvas darbības vai pašpastiprinošas tendences, lai manipulētu ar pretinieka lēmumu pieņemšanu. Tagad, kāpēc es to saku? Lai gan Persijas līča valstis oficiāli neko nav paziņojušas, un visas šīs deklarācijas, atgriezīsimies pie marta, tika teikts, ka Persijas līča valstis lūdza ASV pārtraukt karu pret Irānu. Tad aprīlī tas pats kanāls vai tas pats cilvēks teica, ka Persijas līča valstis lūdza viņus turpināt karu pret Irānu. Un tad pagājušajā nedēļā tika teikts, ko nopludināja Amerikas Savienotās valstis, ka apvienotie Arābu Emirāti un Saūda-Arābija paši ņēma lietas savās rokās, uzbrukot Irānai. Un šodien mēs dzirdam, ka tas pats avots saka, ka Persijas līča valstis lūdza Trumpu atlikt karu. Patiesība, manuprāt, acīm redzot, ir kaut kur pa vidu tam visam, kas mūs novedīs pie vēl viena kara viļņa. Šķiet, ka tas ir visracionālākais secinājums šajā situācijā, kad samet kopā dažādas ziņojumus. Skaties, tomēr ir diezgan skaidri atšķirīgas ārpolitikas, teiksim, starp Emirātiem, Bahreinu un Saudiem. Kurš vada GCC politiku šajā konfrontācijā ar Irānu? Kurš šķiet patiešām nosaka turpmāko virzību? Pirms 2 nedēļām Džidā notika svarīga tikšanās, kurā būtībā pulcējās visi Persijas līča līderi, izņemot Omānu. Bet mēs sakām, pēc kara, kurš vada Persijas līci, tas būs bīstams apgalvojums. Un tas var mūs novest vai maldināt, lai mēs saprastu lietas pretēji tam, kā tās ir šodien. Kad mēs sakām, ka viena valsts vada visu reģionu, tas būs kļūdains spriedums. Šīs tikšanās laikā Džidā daudzi pasākumi un lēmumi tika pieņemti kopīgi. Ja mēs sakām, ka Saūda-Arābija vada reģionu, to ir viegli apgalvot. Tomēr tas nenozīmē, ka apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Katara, Kuveita un pat Omāna nav iesaistīti šajos jautājumos vai tām nav teikšanas. Tagad, izsakot šo apgalvojumu, mums jāsaprot, ka katrai GCC valstī ir sava stratēģija. Tomēr vienlaikus mēs Persijas līča valstīs domājam kopā un kolektīvi. Ir grūti paredzēt, kas no tā visa iznāks, bet es tikko pieminēju pretrunīgos paziņojumus, kas, manuprāt, apvieno līča valstis kā plašāka mēroga sadarbības partnerus. Taču atšķirības būs tikai mazākā mērogā. Es šodien neusticētos mēdījiem nevienā jautājumā, bet es uzticētos rīcībai. Un līdz šim līča valstis ir parūpējušās, lai parādītu visai pasaulei, un ar to es domāju gan draugus, gan ienaidniekus, ka mēs tiešām strādājam kopā. Skatieties, no malas daudzi analītiķi, es cenšos uzklausīt pēc iespējas vairāk, lai iegūtu izpratni par šo jautājumu. Daudz apgalvo, ka īpaši Saūda-Arābija un citas nozīmīgas valstis, par kurām mēs šeit līdzi runājam, joprojām ieņem piesardzīgu nostāju, baidoties, ka ASV vienkārši aizies no skatuves, kā mēdzam teikt, pa kreisi vai pa labi. Katrā ziņā ASV pametīs skatuvi. Un ar to mēs nedomājam neko politisku, bet es domāju, viņu uztraucās, ka ASV viņus šobrīd pametīs. Vai tas ir precīzi? Vai jūs domājat, ka tas joprojām ir galvenais satraukuma iemesls, runājot par galvenajām līča valstīm un to, kā tās pozicionējas ar Irānu vai bez tās?
Es pilnībā piekrītu šim apgalvojumam. Kopš kara pirmās dienas lielākās bailes bija, ka Izraēla un Amerikas Savienotās valstis pametīs karu pusceļā, un tad būtībā tas atstās mūs vienus pret Irānu, kas iznāks no savas alas. Mēs esam uzturējuši status quo ar Irānu vismaz pēdējos 80 gadus. Nemaz nerunājot, protams, par starpnieku spēkiem un snaudošajām šūnām. Un es runāju ar jums no Bahreinas, kur mēs pārtraucam uzturēt diplomātiskās attiecības ar Irānu pēdējo 11 gadu laikā viņu radīto postījumu dēļ. Bet stāvot šeit šodien, protams, lielākais drauds Persijas līča suverenitātei ir Amerikas Savienotās valstis, kas pamet karu pusceļā. Ņemot to vērā, mums ir jāuztur cita nostāja, cita stratēģija, lai risinātu šo situāciju. Un tā nav viegli risināma situācija, jo īpaši tāpēc, ka mūsu lielākās spējas ir vērstas uz aizsardzību, nevis uzbrukumu. Noteikti tā ir bijis. Mēs novērtējam jūsu laiku, ko veltījāt mūsu programmai Ahmeds Husai no Bahreinas. Un paldies, ka pievienojāties mums. Kā vienmēr, esiet drošībā!